Labdien, visi, kas ir pieslēgušies šodienas webināram, ko organizē Latvijas Brīvā arotbiedrību savienība visām dalību organizācijām, arotbiedrībām un to biedriem. Un šodien mūsu bezmaksas webināra tēma ir par tiesu praksi pagājušā gadā darba tiesībās. Webinārā tiks apskatīti pagājušā gadā būtiskākie tiesu spriedumi darba tiesībās, un tie skar gan darba līguma uzteikumu arotbiedrības biedram, gan morālā kaitējuma atlīdzināšanu darba strīdos, gan nokavējumu procentu piedziņu, ja, piemēram, darba devējs kavē vai neizmaksā darba samaksu, kā arī darba devēja atprasījuma tiesības, kas arī ir aktuāls jautājums. Un vēl daudzi citi spriedumi un aktuāli jautājumi, ko jūs šodien dzirdēsiet un par kuriem stāstīs Latvijas Brīvā arotbiedrību savienības jurists darba tiesību jautājumos Kaspars Rācenājs. Es atgādinu, ka jūs droši varat uzdot savus jautājumus, un jautājumus jūs varat rakstīt gan čatā, gan arī, protams, pēc tam, kad lektors dos iespēju un pabeigs savu daļu, uzdot tos, ieslēdzot mikrofonu. Visādi citādi es ļoti lūdzu webināra laikā, lai mikrofons ir izslēgts, lai netraucētu ne lektoram, ne arī pārējiem klausītājiem, un vēršu uzmanību, ka webinārs tiek ierakstīts, kas nozīmē, ka ieraksts tiks izsūtīts visām mūsu dalību organizācijām, kuras savukārt dalīsies ar saviem biedriem. Līdz ar to varēsiet vēlreiz noklausīties vai pabeigt klausīties, ja gadījumā jums darba plāni nedaudz mainās un nav iespēja to izdarīt tiešsaistē. Tā kā es novēlu, lai jums tiešām ir ļoti noderīgi, lai ir interesanti, un dodu vārdu savam kolēģim Kasparam, lūdzu. Jā, paldies, Gita, par doto vārdu. Tiešām pusotru stundu centīsimies veltīt darba tiesību un strīdu ēnām. Cerams, ka viens ar otru nestrīdoties, bet paskatoties, kādas tad sekas ir tad, ja darba devējs ir sastrīdējies ar darbinieku vai darbinieks sastrīdējies ar darba devēju, un kur vēl ja pa vidu ir iesaistīta arotbiedrība. Līdz ar to tas strīds vispār izaug jau ļoti lielā apmērā. Lielākais apmērs, kur strīds var aiziet šajā gadījumā, ir tiesas. Līdz ar to es šodien pastāstīšu par to, kā tiesas skatās uz strīdiem, kas notiek starp pusēm, un kā tos arī risina. Jā. Ja jums ir tiešām uzreiz jau kādi jautājumi, tad droši čatā metiet iekšā, lūkšu arī Gitu pasekot līdzi un palīdzēt nomoderēt viņus, jo man tad, diemžēl, ekrāns viss ir noklājies, tā kā es redzu tikai prezentācijas slaidu. Lūk, tad tas droši vien arī svarīgākais, interesantākais priekš jums. Dosimies iekšā darba tiesību strīdos, ko tad senāts pagājušajā gadā ir izskatījis. Mēdz būt situācijas, ka darbiniekiem netiek izmaksāta darba samaksa. Un pie manis uz konsultācijām nāk ļoti bieži ar šādiem jautājumiem, un tad viens no svarīgākajiem, ko es vienmēr pajautāju, kā tu, draugs mīļais, vari pierādīt, ka tu tur esi strādājis, ka tev ir vispār darba tiesiskās attiecības, cik stundas tu esi nostrādājis, un ka darba devējs ir pret tevi nekrietni izturējies. Lūk, ja atbilstoši civil likumam darba devējam būtu jāspēj pierādīt, ka viņš darba samaksu ir izmaksājis, tad vispirms darbiniekam, protams, ir jāspēj pierādīt, ka viņš ir strādājis un viņam šī samaksa pienākas. Un noteikti esat dzirdējuši par to, ka darba likums paredz, ka darba devējiem ir jāizsniedz darba samaksas aprēķini, lai darbinieks varētu redzēt, ko tad darba devējs ir aprēķinājis, vai viss ir pareizi, vai visas stundas ir pareizi uzskaitītas. Tad strīda gadījumā jau darbinieks tālāk var ar šo darba samaksas aprēķinu izmantot kā pierādījumu. Šajā lietā radās strīds par darbiniekam apmaksātajām virsstundām, jo pareizāk sakot, darbinieks uzskatīja, ka viņam visas virsstundas nav apmaksātas, un cēla prasību tiesā. Un jautājums ir par to, ka ne jau mēs te tagad pēc 15, 20 gadiem varam pēkšņi pamosties un atcerēties, ka mums tur kāds jaunībā ir apbežojis,
tas ir jādara saprātīgā termiņā. Un tāpēc darba likumā ir noteikts 31. pants, kurā ir divi termiņi. Tātad 2 gadi vai 3 gadi. Un tas ir atkarīgs no tā, vai darba devējs ir izsniedzis darbiniekam darba samaksas aprēķinu vai nav. Nu, un šajā strīdā tiesa arī pievērsās šim jautājumam. Tālāk jūs redzēsiet atsevišķas tiesas tēzes par to, līdz kādam lēmumam tiesa bija nonākusi. Bet tas, kas jums jāpatur prātā, ka un jāpievērš uzmanība, kāda ir tā forma un veids, kā darba devējs šos darba samaksas aprēķinus var izsniegt un ko nozīmē darba samaksas aprēķinu izsniegšana. Līdz ar to šī ir tā lieta, kurai īpaši es arī pievērsīšos prezentācijā. Tātad numur viens tēze par darba samaksas aprēķina mērķi. Tātad, ja darba devējs ir izsniedzis kaut kādu lapiņu, kurā ir šīs stundas uzskaitītas, tātad darbiniekam tas numur viens kalpo kā pierādīšanas līdzeklis, un šo arī stāstiet sev, saviem draugiem, radiem, paziņām, ka katru mēnesi paņemiet no darba devēja šīs lapiņas, kuras likums uzliek par pienākumu izsniegt. Tur jūs redzēsiet, vai darba devējs ir visas stundas uzskaitījis, un tad atbilstoši tam, vai darba devējs arī ir pareizi aprēķinājis darba samaksu. Un šis ir arī viens no tiem pierādījumiem, ka cilvēki nāks pie manis, lūdzu, nesiet šīs darba samaksas aprēķina lapiņas, jo tas būtiski palīdzēs saprast jūsu prasījumu apmēru un vispār arī pamatotību. Nu, lūk, savukārt. Ja jūs iepazīstoties ar šo darba samaksas aprēķinu, redzat, ka tur viss ir kārtībā, priecājieties par savu darba devēju, jums ir paveicies. Ja jūs redzat, ka jums kaut kas kārtībā nav, likumdevējs jums ir iedevis 2 gadus, lai jūs varētu tālāk rīkoties, apspriesties ar arotbiedrību, juristiem, paziņām, draugiem, māmu, tēti, vectētiņu, un varbūt Twitterī kādam pajautāt, ko šādā situācijā darīt. Un tad tālāk arī rīkoties, ceļot prasību tiesā. Jautājums, cik tad ir tas laiks, cik es varu darboties? Tātad jums jau iepriekš tika pateikts hints priekšā, ka, ja šīs lapiņas ir izsniegtas, tad mums ir 2 gadi, kuru laikā ir jārīkojas. Ja darba devējs šādas lapiņas nav izsniedzis, tad darbiniekam ir tiesība 3 gadu laikā rīkoties un tādējādi celt prasību tiesā garākā termiņā nekā tad, ja darba samaksas lapiņas ir izsniegts. No vienas puses šeit tad, var uzdot jautājumu, tad kāda jēga man prasīt lapiņas, ja man ir īsāks prasības celšanas termiņš. No otras puses, tad tie, kuriem lapiņas nav izsniegtas, viņi var ilgāk marinēt un pēc tam iet uz tiesu. Šeit jums pašiem tad ir jāizdomā stratēģija, jo iespējams, ka labāk ir īsāks termiņš, bet jums uz rokas ir papīrs, kuru jūs varat arī tiesā izmantot kā pierādījumu, nekā šaut pa zvirbuļiem ar neko nezināmu un, kā saka, atnākt ciemos un nespēt pierādīt, ko tad darba devējs jums tur ir sameistarojis. Līdz ar to šī te ir situācija, kur jūs paši tad izlemiet, kā savas tiesības realizēt. Atbilstoši darba likuma 71. pantam, proti par šo darba samaksas aprēķinu izsniegšanas saturu, likumdevējs ir pateicis, ka darba samaksas aprēķinā ir jānorāda ne tikai alga, bet arī dažāda veida piemaksas, tajā skaitā piemaksa par virsstundu darbu. Un par to bija arī strīds šajā tiesvedībā. Līdz ar to, ja mums ir strīds par virsstundām, vai, piemēram, par nakts darbu vai par svētku dienām, tad algas lapiņās tām ir jābūt norādītam, un tiesa arī skaidri to ir apstiprinājusi šajā lietā. Un te ir tas svarīgais atslēgas vārds no šī sprieduma, kur jums noteikti tēze būtu jāpatur prātā, ka darba samaksas aprēķina izsniegšana nozīmē arī tā pieejamības nodrošināšanu, jeb otrādi. Tā pieejamības nodrošināšana ir tas pats, kas darba samaksas aprēķina izsniegšana, jeb citiem vārdiem. Nav jau gluži tā, ka darba devējs visu laiku deldē savu Canonu vai kādu citu Samsung printeri, un drukā 150 darbiniekiem katru mēnesi ārā algas lapiņas. To var darīt arī saudzīgāk, dažāda veida elektroniskajās sistēmās. Horizontā, hopā un tā tālāk, kā nu kurā uzņēmumā ir ieviesta.
Tātad šīs te sistēmas, ka jums ir iespējams iepazīties ar dokumentiem elektroniski, ir leģitīmas, legālas, darba devējs tā drīkst darīt. Tas ir numur viens. Un, ja darba devējs jums nodrošina iespēju iepazīties ar šīm te darba samaksas lapiņām elektroniski, vai, piemēram, jums tās tiek regulāri sūtītas e-pastos, WhatsAppos, vai jums ir iekšējie kaut kādi pašapkalpošanās portāli, vai jebkuri citi portāli, kosmosa kuģi, kas jums atsūta, vai balložas sūta jums šīs lapiņas, tad visos šajos gadījumos var atzīt, ka darba devējs jums ir šo darba samaksas aprēķinu izsniedzis. Protams, to, ka darba devējs ir ievietojis tajā apkalpošanās portālā, vai pareizāk sakot, pēc gadiem, kad būs strīds par to, ka viņš ir ievietojis, vai to, ka viņš jums uz e-pastu nosūtīja, vai kā citādi nodrošināja jums šo pieejamību darba samaksas aprēķiniem, strīda gadījumā būs jāpierāda darba devējam. Bet, ja darba devējs to spēs pierādīt, tad rēķinieties, ka viņš savu pienākumu ir izpildījis. Līdz ar to, ja jūs pat šodien neesat saņēmuši darba samaksas aprēķinu, bet e-pastos redzējāt, ka jums ir atnākusi ziņa, ka jums uz portālu ir nosūtīts darba samaksas aprēķins, un jūs neesat viņā iegājuši. Tieši tāpatās kā valsts ieņēmuma dienesta EDS paziņojumos, kas jums atnāk, jums ar augstiem sviedriem nodrabat droši vien, ka atkal kaut kāds tur brīnums, labāk aizvērš acis, neskatīšos. Nu, tad šajā situācijā rēķinieties, ka iespējams tie darba samaksas aprēķini par gadu, pusotru gadu atpakaļ, ko jūs neesat atvēruši vai paskatījušies, tur jūs vairāk īsti arī strīdēties nevarēsiet, ja būs pagājis jau noilguma termiņš. Līdz ar to šī ir tā svarīgā lieta, kas jums ir jāsaprot, ar ko ir jārēķinās, un stāstiet visiem darbiniekiem par to, ka šī te pieeja elektroniskajos tīklos arī ir atzīstama tiesas izpratnē par darba samaksas aprēķina izsniegšanu. Vai saistībā ar šo vēl ir kāds komentārs, jautājums? Ja komentāru jautājumu nav, tad es jums varu pateikt vienu ļoti noderīgu lietu. Atcerieties, ka noilgums tas ir tas periods, cik ilgā laikā jūs varat celt, piemēram, prasību tiesā par darba samaksas piedziņu. Tātad, ja jums par decembri darba samaksa bija jāizmaksā 1. janvārī, tad tiesību aizskārums, ka jums darba samaksa par janvāri nav izmaksāta, sākas 2. janvārī, jo 1. bija jāizmaksā. Tātad, ja 1. janvārī nav izmaksāta par decembri, tad šis 2 gadu noilguma termiņš sāk tecēt no 2. janvāra un beigsies 27. gada 1. janvārī. Ņemot vērā, ka 1. janvārs mums ir svētku diena, tad tā būs nākamā darba diena attiecīgajā gadā. Un tā ir tēze numur 1. Tēze numur 2. Noilguma šo tecējumu var arī pārtraukt. Piemēram, ja jūs 4. janvārī uzrakstīsiet darba devējiem e-pastu par to, ka darba devējs jums, kur ir izsniedzis algas lapiņu, bet šo lapiņu, atbilstoši lapiņai, nav izmaksājis darba samaksu, tad šajā situācijā jūs pārtraucat noilgumu, un viņš sāk tecēt no jauna. Līdz ar to atgādinājums parādniekam, atbilstoši civil likumam, arī ietekmē šī noilguma tecējumu, un tādā situācijā pārtrauc noilgumu. Līdz ar to, ja jūs jūtat, ka, piemēram, man ir bijuši gadījumi, kur cilvēks saprot, ka viņš nevar paspēt iesniegt prasības pieteikumu tiesā, viņam ātrāk ir uzrakstīt darba devējiem atgādinājumu, kas pārtrauc noilgumu. Līdz ar to šī ir pēdējā svarīgā tēze saistībā ar šo spriedumu, vismaz es tā ceru. Bet nē, rekur slaidā jums būs konkrēts piemērs, kas bija šajā lietā, kur tiesa pateica, kā pareizi tad būtu šie 2 gadi atbilstoši jārēķina. Un šeit jūs varat paņemt arī šo kā piemēru, uzskatāmu piemēru termiņu aprēķināšanai. Un arī šeit par noilgumiem.
Nu, vai tik tālu, rekurģītas atgādinājums, ka var rakstīt jautājumus par darba samaksas aprēķiniem? Ir kāds jautājums, neskaidrība palikusi, vai nekas, viss ir skaidrs, varam doties pie nākamā pieteikuma. Ok, tad dodamies pie nākamā pieteiktā jautājuma, kas būs par darba likuma 110. pānta piemērošanu. Tad šajā situācijā arotbiedrībām mīļākais pāns ir darba likuma 110. pāns, kurā ir noteikti gadījumi, kad darba devējam ir jāsaņem arotbiedrības piekrišana. Jautājums ir par to, kas notiek situācijā, ja arotbiedrība nesaskaņo šo darba devēja prasību uzteikt darba līgumu. Arotbiedrībai, tātad darba devējam, ir tiesības 1 mēneša laikā celt prasību tiesā no tā brīža, kad arotbiedrība ir devusi savu nepiekrišanu. Bet jautājums ir tāds, vai un kādā veidā arotbiedrībai ir noteikts, kā var saprast, vai arotbiedrība piekrīt vai nepiekrīt šai te darbinieka atbrīvošanai. Un šeit tālāk jūs uzzināsiet arī tādas tēzes, kā darba devējs ir vērsies pie arotbiedrības, un arotbiedrība ir devusi tādu divdomīgu atbildi. It kā no vienas puses mēs nepiekrītam, no otras puses mēs aicinām veikt darba devēja kaut kādas darbības. Nu, un šajā situācijā darba devējs kaut kādas darbības, lai šo strīdu atrisinātu ārpus tiesas, bija veicis. Nu, un tad rodas jautājums, vai un kurā brīdī darba devējiem rodas pienākums, respektīvi šī tiesība celt prasību tiesā par darba attiecību izbeigšanu. Kad tad šis pārunu process beidzas? Nu, lūk. Un tāpēc tiesa ir devusi vairākas būtiskas atbildes šajā te kontekstā. Numur 1. Tātad, kāpēc 110. pāns vispār ir vajadzīgs? Tātad tā mērķis ir iesaistīt arotbiedrību uzteikuma procesā. Un ņemot vērā, ka darbinieks ir šī vājākā puse, arotbiedrība var iesaistīties viņa interešu aizstāvībā un nosargāt darba tiesiskās attiecības, ja redz, ka darba devējs ir kaut kur kļūdījies vai nav ievērojis kaut kādu procesuālo kārtību. Un tādējādi darba devējam saziņā ar šo arotbiedrību ir jāņem vērā tas, ka tas mērķis ir vērsts, lai darbiniekam atrastu pēc iespējas labvēlīgu risinājumu ārpus tiesas procesā, nevis lai ierobežotu darba devēja tiesības vērsties tiesā. Ko tas nozīmē? Ka arotbiedrība pirmkārt ir kā filtrs pirms prasības celšanas tiesā, kas izvērtē, bet vienlaikus arī var dot darba devējiem dažāda veida ieteikumus un padomus, vai norādīt uz darba devēja kļūdām, ko viņš ir pieļāvis, cenšoties darba devējiem iesniegt uzteikumu. Šis 1 mēnesis, kurā darba devējiem ir jārīkojas, juridiskā valodā saucās prekluzīvs termiņš. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja šis termiņš tiek nokavēts, tad tas beidzas un puses nevar vairs īstenot savas tiesības. Līdzīgi kā tas ir pie darba līguma izbeigšanas, tad, kad darba devējs uzsaka darbiniekam darba līgumu, un darbiniekam ir 1 mēnesis, lai celtu prasību tiesā. Un ja darbinieks būs šo 1 mēnesi nokavējis, tad vilciens ir aizgājis, un darbinieks pēc būtības vairs prasību tiesā nevar celt, ja vien nespēja pierādīt, ka ir pamats šo nokavēto termiņu atjaunot īpašu apsvērumu dēļ, ko paredz jau 123. pants. Līdz ar to šis mērķis ir nodrošināt, lai puses zina, ka noteiktā laika periodā notiksies ABC darbība un, kā saka, nenotikt arī lieka laika vilcināšana. Šeit tiesa dod arī tādu ļoti skaistu un patiesībā arotbiedrībām ļoti noderīgu padomu, proti pasakot to, ka darba likumā šis noteiktā termiņa mērķis ir ierobežot šo nenoteiktību, lai tad, ja domstarpības neizdodas atrisināt ārpus tiesas procesā, darba devējs varētu celt prasību tiesā ar izvirzīto uzteikumu pamatu. Tomēr ir jāsaprot, ka ne jau tiesāšanās pēc būtības ir pašmērķis,
bet lai darbiniekam atrastu labvēlīgu risinājumu, un tāpēc šī norma ir jāskatās arī tādā kontekstā. Proti, nevis, ka arotbiedrība vienkārši formāli pasaka nē, bet lai šis te mērķis, kas tiek sasniegts, lai darbiniekam nodrošinātu pēc iespējas labvēlīgāku un arī taisnīgāku domstarpību risināšanas mehānismu. Un līdz ar to, ja darba devējs ir tik godprātīgs, ka viņš iesaistās šajā dialogā un ņem vērā arotbiedrības izvirzītos iebildumus un cenšas šos iebildumus novērst, nu, piemēram, arotbiedrība norāda to, ka darba devējs nav ievērojis darba līgumā noteikto uzteikumu procedūru, nav pieprasījis no darbinieka paskaidrojumus, vai, piemēram, darbinieku skaita samazināšanas gadījumā nav veicis pienācīgu izvērtējumu, nav pārbaudījis, vai darba devējs, vai nav citas brīvas vietas, kurās nodarbināt darbiniekus, vai, piemēram, aicina pārskatīt šo arotbiedrību, piemēram, aicina pārskatīt šo lēmumu, jo kur ir norāda, ka tajā un tajā vietā darbiniekam varētu piedāvāt šo te amatu. Un darba devējs iesaistās un ir gatavs šo te darīt, tad šajā situācijā var atzīt, ka šis 1 mēneša termiņš nesāk tecēt. Proti, arotbiedrība nav devusi absolūtu nepiekrišanu darba līguma uzteikumam. Un šī ir tā jaunā lieta, kas parādās ar spriedumu, ka tiesa nošķir, ka arotbiedrība var dot nevis absolūtu nepiekrišanu, bet arī citādāka veida nepiekrišanu. Un par to tad mēs arī tālāk skatīsimies. Tātad absolūta vai kvalificēta arotbiedrības nepiekrišana. Un šajos strīda gadījumos, tad, kad mēs caur 110. pantu vērtējam, vai darba devēja uzteikums ir pamatots vai nav pamatots, vai dot piekrišanu vai nedot piekrišanu, tātad būs atkarīgs no mūsu atbildes, no arotbiedrība atbildes, vai mēs sniedzam absolūtu vai kvalificētu piekrišanu, nepiekrišanu, būs atkarīgs, vai šis mēnesis sāk tecēt no kura brīža, pareizāk sakot, sāk tecēt šis mēnesis. Tas ir tas svarīgākais, kas ir jāsaprot. Līdz ar to aicinājums arī arotbiedrībām, tad, kad jums nāk prasīt šo te piekrišanu, pašiem skaidri saprast, vai jūs to atbildi dodat tādu absolūtu nē, vai jūs tomēr dodat kvalificētu nepiekrišanu, kas dotu darba devējam pamatu tomēr uzskatīt, ka piekrišana nav dota, bet ar nosacījumu, ka viņam vēl kaut kas ir jādara. Un ja jūs dosiet tādu kvalificēto nepiekrišanu, tad principā tas mēneša termiņš prasības celšanai tiesā vēl nemaz arī nesāk tecēt. Savukārt, tas, kas ir jāsaprot darba devējiem, kā lemjot par to, vai dialoga ar arotbiedrību gaitā nav nepamatota novilcināta vēršanās tiesā, ir jāņem vērā, ka tikai godprātīga tiesību izlietošana pelna tiesas aizsardzību. Tātad, ja arotbiedrības vēstules izriet, ka diezgan strikti tā ir pateikusi, ka mēs nepiekrītam šai darba līguma uzteikumam, tad darba devējs nevar tur kaut ko fiškot un izdomāt, ka es te tagad pavilcināšu nedaudz laiku, prasību tiesā vēl necelšu, mēģināšu darbinieku kaut kā paspiest, lai viņš tomēr noslēdz vienošanos. Tātad, ja šis mēnesis būs nokavēts absolūtas nepiekrišanas gadījumā, tad nevar baudīt arī tiesas aizsardzību. Nu, lūk, kā mums izskatās saistībā ar šo? Vai jūs čatā varētu ierakstīt kādu piemēru, kā varētu izskatīties situācija, kad darba devējs iedod kvalificētu nepiekrišanu? Vai varbūt kāds no jums ir gatavs pieslēgties un pateikt kādu piemēru, kā jūs uzskatiet, kāda varētu izklausīties, vai kāda varētu izskatīties darba arotbiedrības kvalificēta nepiekrišana? Tātad nevis, kad pasaka absolūti nē, bet kā arotbiedrība iedod kvalificētu nepiekrišanu. Ir kāds drosmīgais, kuram nāk prātā šāda ideja? Pagaidām vēl nav, ja? Nu, ok.
Tad ķeramies pie nākamā tiesas sprieduma. Un šis tiesas spriedums mums ir saistīts ar darba likuma 112. panta piemērošanu un nokavējumu procentu piedziņu. Bet arī situācijā, kur darba devējs caur 110. pantu vēlējās izbeigt darba tiesiskās attiecības. Tad šajā situācijā darbiniece bija cēlusi prasību tiesā, lai piedzītu no darba devēja atlaišanas pabalstu un likumiskos procentus, jo situācija bijusi tāda. Darba devējs sākotnēji vēlējās izbeigt darba attiecības pamatojoties uz darbinieku skaita samazināšanu. Arotbiedrība nedeva piekrišanu. Darba devējs vērsās tālāk tiesā. Tiesa pateica, ka jā, darba tiesiskās attiecības ir pamatot izbeidzamas un izbeidz darba tiesiskās attiecības ar tiesas spriedumu. Un šajā gadījumā tad rodas loģisks jautājums, ja attiecības izbeidz uz tiesas sprieduma, vai ir pienākums maksāt atlaišanas pabalstu vai nav? Un šeit komentāros ierakstiet, iemetiet iekšā varbūt kādu plusiņu vai paceliet roku, kā jums ir ērtāk. Tie, kuri uzskata, ka ja darba tiesiskās attiecības šajā gadījumā tiek izbeigts ar tiesas spriedumu, jo arotbiedrība nedeva piekrišanu darbinieku skaita samazināšanas gadījumā, ka šajā gadījumā darbiniekiem pienākas atlaišanas pabalsts. Ierakstiet iekšā plusiņu vai paceliet rociņas tie, kuri uzskata, ka pienākas. Kāda mums būs šī rezultāts? Es uzskatu, ka pienākas, kur ir jāmaksā, pienākas, kur Laura raksta nepienākas. Laura, jā, redz, jūs iejutāties ļoti labi darba devēja ādā, kur sava loģika varētu arī slēpties, jo, ja darba attiecības mēs izbeidzam ar tiesas spriedumu, tad kādā sakarā mēs te runājam par darbinieku skaita samazināšanu, jo arotbiedrība taču darba līguma uzteikumam piekritusi nebija. Līdz ar to, ja būtu piekritusi uzteikumam, tad mums būtu pienākums maksāt. Tāda bija šī te darba devēja pozīcija. Nu, tad skatāmies, ko saka tiesa. Tiesa saka to, ka 112. pāns ir piemērojams arī tajā gadījumā, ka darba attiecības izbeidz ar tiesas spriedumu pēc darba devēja iniciatīvas. Jo mērķis ir kāds, tātad caur 110. pāntu tiesa pasaka, ka tas nav patstāvīgs darba attiecību izbeigšanas pamats, bet pēc būtības turpina darba devēja uzteikumu procedūru. Tātad darba devējs iesāk savu procedūru ar uzteikumu, starposmā, kā filtrs viņam iestājas arotbiedrība, arotbiedrība pasaka nē, darba devējs izspiež tālāk uz tiesu, bet pēc būtības tas jau nemaina to pamatu, kādēļ darba devējs vēlas izbeigt šīs darba tiesiskās attiecības. Līdz ar to vēršanās arotbiedrībā un pēc tam tiesā ietilpst tajā situācijā, ka darba devējam būs jāmaksā arī atlaišanas pabalsts. Protams, tas atlaišanas pabalsts nav jāmaksā gadījumā, ja darbinieks tiek atlaists par kaut kādu pārkāpumu, bet tikai par tiem uzteikumu pamatiem, kas ielasās darba likuma 112. pāntā. Tātad šeit ir no 6. līdz 11. punktam. Tā, un kāpēc? Kāpēc? Vienkārši šeit tiesa pasaka šo salīdzinošo elementu, proti, ka ja darba devējs būtu vēlējies atbrīvot no darba darbinieku, kas nav arotbiedrības biedrs, tad viņam būtu jāizmaksā šis atlaišanas pabalsts. Savukārt, tas, ka darbinieks ir arotbiedrības biedrs un likumā ir noteikti īpaša procedūra, kas ir jāaiziet, nevar radīt darbiniekam negatīvākas, ir nelabvēlīgākas sekas, proti liekt viņam saņemt atlaišanas pabalstu salīdzinājumā ar to darbinieku, kuram darba tiesiskās attiecības tiktu izbeigtas jau bez vēršanās tiesā, bet ar darba līguma uzteikumu. Starp citu, cik daudz jums ir tādi gadījumi, kad darba devējs vēršas pie jums saņemt šo te piekrišanu, jūs šo piekrišanu nedodat, un tālāk jau darba devējs šo jautājumu risina ceļot prasību tiesā. Var šeit kāds uzrakstīt, ka viņam ir bijis gadījums, uzrakstiet ir tādu situāciju, kad ir bijis tāds gadījums, ka darba devējs ir cēlis pēc tam prasību tiesā
lai izbeigtu darba tiesiskās attiecības, jo jūs kā arotbiedrība nesat devuši piekrišanu. Ir šeit kāds, kuram tāda saskara dzīvē ir bijusi? Um, Pagaidām neviens tādu ziņu nedod. Nu, lūk, nu tad rekur jums būs noderīga informācija zināšanai, ka nav jābaidās, ka darbinieks varētu pazaudēt šo atlaišanas pabalstu tiesvedības laikā. Tad darbiniekam ir tiesības uz šo pabalstu arī tad, ja darba attiecības tiks izbeigtas ar tiesas spriedumu. Bet ir vēl viena nosacīta laba ziņa. Laba ziņa darbiniekiem, jo tad, kad darba devējs nav kaut ko izmaksājis, darbinieks var prasīt ko? Zaudējumu piedziņu. Jā, tas izrietēs no civila likuma vai, piemēram, darba likuma 128. pants, ja darbiniekam atlaišanas dienā nav izmaksāti darba samaksa, visi saistītie maksājumi, tad darbinieks var prasīt arī zaudējumu piedziņu. Otra lieta, kas izriet no civila likuma, kaut arī darba likumā nav rakstīts, ir tiesības prasīt nokavējumu procentus. Tātad tieši tāpatās, kā tad, kad jūs neesat samaksājuši Latvijas Energo vai Latvijas gāzei, elektrumam vai vienalga par Tele2 LMT, jums uzreiz zibenīgi atnāk paziņojums pie nākamā rēķina, ka jums rekur ir aprēķināts soda procentu. Ir kāds no klātesošajiem saņēmis paziņojumu par to, ka pie nākamā rēķina tiek pielikta klāt kaut kāda nokavējuma procentu, jo iepriekšējais rēķins nav apmaksāts. Man tā ir gadījies. Un tad, kad es uzzvanu un pajautāju, varbūt jūs varētu tikpat ātri reaģēt uz maniem iesniegumiem, kā uz manu saistību neizpildi, tad, protams, saruna pārvēršas nedaudz citādāk. Bet pēc būtības tieši tāpatās kā mums, kā parādniekiem, ka no mums kā parādniekiem uzņēmumi mēģina piedzīt nokavējumu procentus, tieši tāpat arī mēs kā darbinieki, kuriem darba devējs nav izmaksājis atlīdzību, varam prasīt no darba devēja nokavējumu procentus. Šeit jūs varēsiet pirms gulētiešanas palasīt ļoti specifisku likuma regulējumu un likuma pantus. Speciāli esmu viņus atstājis, jo, ja jums vajadzēs atsaukties uz tiesu praksi un konkrētiem likuma pantiem, tad šeit jums tie būs priekšā. Bet tā pamatideja vienkāršotiem vārdiem ir tāda, ka arī darba samaksas piedziņas lietās, šajā gadījumā tas bija atlaišanas pabalsts, darbiniekam ir tiesības arī uz šiem nokavējumu procentiem. Un atcerieties, tātad, ja arī, piemēram, par decembri darba devējs jums vēl joprojām nav izmaksājis darba samaksu, arī par decembra darba samaksu jūs jau varat sākt rēķināt augšā procentus. Un atgādinu, tātad, ja samaksa bija jāveic, piemēram, 1. janvārī, tad nokavējumu procentus jūs jau varat sākt rēķināt no 2. janvāra. Līdz ar to jau no pirmās dienas, kad nav darba saistība izpildīta, sāk tecēt skaitītājs, un darba devējiem rodas pienākums arī šos procentus papildus maksāt. Nedaudz atkāpe papildus šim. Vai jūs zinājāt, ka papildus zaudējumiem, papildus nokavējumu procentiem jūs no darba devēja varat prasīt arī, lai viņš jums izmaksā naudas vērtības zudumu, jeb to saucamo inflācijas koeficientu? Iemetiet kāds krustiņu iekšā, kurš zināja to, ka darbinieks var prasīt arī inflācijas koeficientu. Un man bija viena konkrēta lieta, kur darbiniekam nebija izmaksāta vairāki tūkstoši eiro, jau praktiski 2 gadi, un principā, tur sanāk, Reinis raksts nezināja. Lūk, tad šī ir vēl viena lieta, ko jūs šodien no jauna uzzināsiet, ka darbiniekiem ir arī šādas tiesības prasīt inflācijas zuduma dēļ radīto starpību. Un tas, kas ir baigi labā štele, inflācijas kalkulators, ja jūs Googlē iemetīsiet, tad tiksiet uz centrālās statistikas pārvaldes datiem, kur es jums tūlīt arī čatiņā iemetīšu iekšā, varat paskatīties un iemest rezultātu. Un tur ir gaužām vienkārši un eleganti, piemēram, atsauces periods
no līdz, tad, ja jums nav izmaksāta darba samaksa 23. gada 1. janvārī, jūs ielieciet iekšā atsauces periodu 23. gada 1. janvāris, piemēram, paskatīšos 23. gada janvāris, līdz šodienai, ja jums nebūtu izmaksāta, piemēram, 2000 eiro, tad, paskatoties visu patēriņu šito inflāciju, mums sanāktu 3,4% vēl klāt. Tātad viena gada laikā vēl 3,4% klāt. Plus, ja mēs pieliekam tos 6%, 3,4 plus 6%, nu jūs esat kādā bankā noguldījumus tik labus redzējuši. Īstenībā normāli var piepelnīties, ja darba devējs jums ilgstoši nemaksā naudu, bet esat gatavi, ka ja darba samaksa netiek izmaksāta vairāk kā 2 mēneši, tā ir viena no maksātnespējas pazīmēm, un man tagad bija konkrēta virkne ar darbiniekiem, kuriem nebija izmaksāta alga, un principā izskatās, ka viņi to naudu arī par vairāku mēnešu kavējumu varētu nesaņemt, jo uzņēmumam faktiski ir milzīgi nodokļu parādi, un izskatās, ka tur aizies jau uz maksātnespēju. Tā kā sekojam arī līdzi tam, kāda ir uzņēmuma maksāt spēja. Un runājot par papildus vēl kompensācijām. Ja jau mēs runājam par darba devējiem, kur ir pārkāpuši kaut ko, nu tad būtu grēks nepieminēt arī ļoti interesantu tiesas spriedumu saistībā ar morālā kaitējuma atlīdzinājumu piedziņu. Tātad pamatprincips darba tiesībās, uz ko parasti liek uzsvars, ka ir 29. pāns, kurā rakstīts, ka darbiniekam ir tiesības uz kompensāciju par morālo kaitējumu. Proti, ja darba devējs ir radījis atšķirīgas attieksmes, diskriminācijas, aizliegumu, pārkāpumu, tad darbiniekam šajās lietu kategorijās ir tiesības uz morālā kaitējuma piedziņu. Bet jautājums ir tāds, vai tas nozīmē, ka cita veida pārkāpumos darbiniekiem nav tiesības uz šo morālo kaitējumu? Tā gluži nav. Un par to mēs arī runāsim tālāk. Tad šajā situācijā darbinieks bija cēlis prasību tiesā, jo uzskatīja, ka pret viņu ir pārkāpta vesela virkne noteikumu, ka darba devējs ir pret viņu nekrietni izturējies, pārkāpis atšķirīgas attieksmes pārkāpumu, nebija noslēdzis darba līgumu rakstveidā, un te es, starp citu, arī varētu interesanti, viņš bija iedomājies no tiesā piedzīt no darba devēja 29,800 eiro. Tātad par atteikšanos noslēgt darba līgumu un līguma nenoslēgšanu 4,000, par darba likuma 9. panta pārkāpumu 8,000, par nevienlīdzīgas attieksmes aizliegumu pārkāpumu un Covid infekcijas noteikumu neievērošanu 8,000, un par to, ka atvaļinājuma nauda un darba alga kļūdaini bija aprēķināta un nepilnīgi izmaksāta vēl 8,000 eiro. Tas, kas notika šajā gadījumā, ka nec pirmā, nec apelācijas instance nekādu atšķirīgu attieksmi šajā strīdā nesaskatīja, un darbinieka prasība tika noraidīta. Tomēr tiesa izteica ļoti interesantas atziņas saistībā ar šo te morālo kaitējumu. Tātad numur 1 par prezumpciju. Tātad, kā jau es iepriekš teicu, atšķirīgas attieksmes diskriminācijas lietās ir tā saucamā prezumpcija. Ko tas nozīmē? Darbiniekam atliek tiesas procesā pierādīt, ka bija atšķirīga attieksme, mobbings, bossings, radīja nelabvēlīgas sekas, tāpēc, ka tu pasūdzējies valsts darba inspekcijā vai ko līdz es kļuvu par arotbiedrības priekšsēdētāju, man darba devējs sāka riktīgi piekasīties, prasīja paskaidrojumus, disciplinārus sodus un tā tālāk. Šajā situācijā, ja tiesa šo atzīst par pierādītu, tad tiek prezumēts, ka darbiniekam ir tiesības arī uz morālo kaitējumu jau automātiski. Tātad, kā saka, ir piekabīta. Ja apmierina prasījumu par to, ka ir radītas negatīvas sekas, automātiski darbiniekam pienākas morālā kaitējuma atlīdzinājums. Ja darbinieks grib, piemēram, tos 29,800 eiro, un darba devējs pasaka, nē, te cilvēks saskatījies amerikāņu seriālus vai sapīpējies sēnītes, šajā situācijā viņam nekāda tāda atlīdzība nepienāks.
Paskatieties, tur par cilvēku sakropļojumiem iedod pāris tūkstošus, un jūs te gribat par to, ka darba līgums nav noslēgts 8 000. Nu, tas ir pilnīgs absurds. Tad šajā situācijā tiesa pati izvērtē un nosaka šo morālā kaitējuma apmēru, ja rodas strīds starp darbinieku un darba devēju par šī kaitējuma apmēru. Ja nerodas strīds, nu, tad manā ieskatā tiesai nav baigā rīcības brīvība šo morālo kaitējumu regulēt. Vienlaikus, nu, tālākās atziņas jūs redzēsiet, liecina uz to, ka tiesai arī šis morālais kaitējums pēc būtības būtu jānosaka samērīgs un atbilstošs, bet jautājums, vai tiesa var izkāpt no šīs normas ārā pretēji tam, ja darbinieki, jā, kurš teica, jā, pilnīgi piekrītu, jā, tā varētu arī būt. Tomēr, ja tiesa noraida darbinieka prasījumu saistībā ar šo atšķirīgo attieksmi, bet ir citi darba devēja pārkāpumi, nu, kā piemēram tā līguma nenoslēgšana, veselības apdraudējums, neizmaksāta darba samaksa, tad arī šajā gadījumā darbiniekam ir tiesība prasīt atlīdzību par morālo kaitējumu. Draugi mīļie, jūs varētu, piemēram, minēt kādu argumentāciju pamatojumu, kāds morālais kaitējums tiek radīts darbiniekam, kuram darba devējs neizmaksā darba samaksu saulēcīgi. Kā jūs tiesā pamatotu, ka jums ir nodarīts morālais kaitējums? Ir kāds, kurš ir gatavs piedalīties ar radošu izpausmu un ar mani padiskutēt par šo? Vai visi jūs tagad domājat, nedod Dievs, es kaut ko pateikšu, un pēc tam man vēl piešūs? Nu tā, visi ir nobijušies. Nevienam idejas nenāk prātā. Negulētas naktis dēļ tā, ka netika izmaksāta darba samaksa. Tātad rekur Andrejs raksta, ka ja viņam darba devējs izmaksā darba samaksu, viņš pa nakti var gulēt. Savukārt, ja darba samaksu neizmaksā, tad tas pasliktina miega kvalitāti. Rekur sabojāta kredīta vēsture. Rekur, un tas jau ir agit uzreiz papildus, piemēram, tas vien, ka jums nav izmaksāta darba samaksa, automātiski nenozīmē, ka jums ir sabojāta kredīta vēsture. Jo kredīta vēsture jums ir sabojāta tad, ja jūs nemaksājat laicīgi kredītu. Savukārt, ja jums nav izmaksāta darba samaksa, tad jums var rasties problēma samaksāt kredītu, kā rezultātā jums ir sabojāta kredīta vēsture. Bet jautājums, kas ir tas morālās ciešanas, kas jums ir radušās dēļ tā, ka jums ir sabojāta kredīta vēsture? Rekur OS raksta, ka nervozē. Ok, man neērti, ka nebūšu laikā samaksājusi rēķinus. Neatmaksāti pārējie rēķini, līdz ar to citu līgumu neievērošanu. Tas jau ir reāli tālākās citas saistības, kas var radīt zaudējumus, piemēram. Ja es nesamaksātu Tele2 visus šitos savus komunālos rēķinus, tad pie nākamā man tiktu piestādīti likumiskie procenti, iespējams līgumsodi, kas pēc būtības ir mans mantiskais pamatums, mani zaudējumi. Un šajā gadījumā es varētu vilkt cēlonisko sakaru, ka nenorēķinoties ar darba samaksu, es nesamaksāju tālāk pa ķēdīti, man piešuva klāt papildus izdevumus, līdz ar to es lūdzu no darba devēja kā zaudējumu piedzīt šo. Ņemot vērā, ka mans spriedzes sev ģimenei, attiecības darbā, jo, lūk, es esmu matriarchāts, es nesu visu naudu mājā, un vīrs nevar mani sagaidīt un sagatavot ar garšīgām vakariņām, kā es esmu parasti gaidījusi. Man ir ļoti slikts noskaņojums vakarā, bērni ir neapmierināti, jo rekur mēs vairs nevaram aiziet uz apsolīto traumas seansu un ēst popkornu. Mums, lūk, ir jāmēģina kaut kur internetā atrast nokačātā filma, bet tas taču ir nekaunīgi, jo mēs gribam atbalstīt latviešus un aiziet to filmu noskatīties, un lai tiek kāda kāpēciņa centiņš arī filmas autoriem. Līdz ar to šis viss jums būtu ļoti skaisti jāuzģenerē. Varat pamēģināt paprasīt arī chatam GPT,
Ja man nebūtu izmaksāta darba samaksa šādā te situācijā, kāds morālais kaitējums man šajā situācijā rastos? Nu, un tur jūs varētu atrast ģeniālus aprakstīņus, kas ar jums ir noticis, un tad jūs varētu brīnīties. Tieši tāpatās kā māksliniekiem. Viņi izliek kaut kādu gleznu, uztaisa kaut kādu skaistu pasākumu, un pēc tam ziņās tikai var brīnīties un klausīties, ko tad nu patiesībā tas izcilais mākslinieks ar šo gleznu ir domājis. Patiesībā iespējams, ka viņam vispār šajā brīdī vienkārši negribējās banānu, un viņš ar magaivereni paņēma pielīmēja pie sienas, nedomājot vispār par nekādu gleznu, bet te kāds nofotografēja un izrādās pataisīja to par vienu no dārgākajiem mākslas darbiem pasaulē. Līdz ar to tas viss jums būs jāspēj pierādīt, un arī cēloniskais sakars. Ārstu izziņas, psihologa konsultācijas par psiholoģisko stāvokli. Jā, nestabils atalgojums tieši tā, Laura. Tas viss, ko jūs aprakstiet, pēc būtības ir, es gribētu pat teikt, ka tas ir vispār zināms un tā tam būtu jābūt, bet esam uzmanīgi, jo tiesas nav tik labvēlīgas naudas piešķiršanā, jo attiecībā uz morālo kaitējumu atzīst, ka ne katrs kaitējums, vai ne katrs tiesību pārkāpums, kas rodas, automātiski dod tiesības uz morālo kaitējumu, jo kurš katrs strīds, protams, var sagādāt zinām veidu neērtības, kā piemēram atlaišana no darba, bet nu, tas automātiski nenozīmē, ka ir tādas morālās ciešanas, kuras darba devējiem tagad būtu jāatlīdzina. Bet ja spēsiet pierādīt, tad arī būs iespēja jums par to pacīnīties. Nu, un tad tiesvedības procesā tiesai nāksies noteikt un izvērtēt, cik smags šis morālais kaitējums jums ir nodarīts, kāds ir bijis šis pamatiesību aizskārums, kādi apstākļi to ir ietekmējuši un kādas konkrētā gadījumā bijuši arī aizskārums sekas. Nu, iedomājieties, ja jums ir paredzēta milzīgs atalgojums, kas jums pienākās, jums ir labie klienti sanākuši, jūs zinat, ka jūs esat bonusus nopelnījuši, jums tie pienākas un ir paredzēts, ka Ziemassvētkos jūs jau sasolījuši esat bērniem, ka nopirksiet viņiem kalnus vai aizbrauksiet uz kalniem, vismaz paskatīties, ja nepietiek nauda kalnus nopirkt. Nu, tad šajā situācijā viss čušs, darba devējs naudu neizmaksāja, Air Baltica paziņoja, ka jums tagad lidojums tiek atcelts, varat braukt ar autobusu vai Real Baltica. Nu, Real Baltica mums arī ir nedaudz iebremzējis, līdz ar to viss ir sačakarēts, dzīve ir beigta un jums ir morālais kaitējums. Nu, lūk, tādā garā tiesai būtu jāvērtē arī, kādas ir šīs te aizskāruma sekas. Lemjot par kaitējumu atlīdzināšanas veidu, ir jāskatās arī taisnības princips. Proti, tātad tam smagumam, kas jums ir nodarīts, un arī radītajām sekām. Un šeit ir vēl viena būtiska lieta, ka personas garīgā labklājība ir ietekmēta būtiski. Tātad tas, ko Laura šeit aprakstīja, varētu izskatīties kā būtisks. Neapmeklēta pulciņi vai bērns netiktu ekskursijā, nu, jums ir jāskatās atkarībā no konteksta, kādas tam ir sekas. Ja jūsu bērns, piemēram, ir vienīgais vai vienīgais, kurš no visa kolektīva nav ticis, vai, piemēram, jūsu bērns ir Latvijas izlasē, bet jums nepietika nauda, lai varētu samaksāt par biļeti braucienam uz Itāliju, kur visiem notiek šīs spēles, un tāpēc viņš no izlases iespējams tiek izmests ārā un nevar piedalīties, nu, tās varētu būt dramatiskas sekas, kas tiešām būtiski ietekmē. Tā kā, nu, radošais pieejams un cerams, ka nekad jums šito slaidu dzīvē nevajadzēs īstenot, bet draugiem varēsiet to arī parādīt. Jo ko tad latvietim labāk novēlēt, kā šādu te iespēju saņemt par kaut ko morālo kaitējumu. Nākamā tiesa mums ir par avansa atprasīšanu. Nereti gadās tā, ka darbiniekam darba devējs pārskaita kaut kādu naudu ar noteiktu mērķi, komandējumu, kam tā ir jāizlieto. Bet nu, nereti gadās arī tā, ka darbinieks uzskata, ja viņam nauda ir ieskaitīta, tad tā visa ir mana, un es varu darīt ar to, ko es gribu. Bet tā nu gluži nav. Tātad darba devējs gan jau, ka naudiņu jums ir ieskaitījis noteiktiem mērķiem,
kuriem tad atbilstoši šī nauda būtu arī jāizlieto. Un situācijā, ja jūs tam neesat izlietojis, jums tā nauda tā kā būtu jāatgriež, vai ne? Nu, liekas, tā kā loģiski. Šajā situācijā darba devējs bija šo avansu izmaksājis komandējumam, darba tiesiskās attiecības tika izbeigtas, bet avans netika atmaksāts. Nu, tad tagad rodas jautājums, vai darba devējs vispār ir tiesīgs šo avansu atprasīt, vai darba devējam tas bija tiesības pašam ieturēt, vai tomēr bija jāatprasa, vai to vajadzēja izdarīt atlaišanas dienā, vai to, piemēram, var izdarīt 2 gadu laikā, vai kādā citā periodā pēc darba attiecību izbeigšanas. Tā, tie, kas mums tam moderē, man lūgums bišķiņ, skatos, man parādās, ka 4 cilvēki ir waiting roomā, varētu viņus ielaist iekšā. Ok, tā, avansa atprasīšanas spriedums. Darba likuma 78. pāns ir tas, kur ir šī iespēja darba devējam caur 78. pāntu atprasīt pārmaksātās naudas summas vai to, kas pienākas darbiniekam, darba devējam, bet likuma ir jāievēro šī likumā ietvertā procedūra. Un kā tiesa norāda, 78. panta 3. daļa nav interpretējama atrauti no pārējām panta daļām. Proti, tātad pirmajā daļā ir uzskaitīti gadījumi, kad darba devējiem rodas tiesība atprasīt. Savukārt otrais jau ir šī procesuālā kārtība, kas darba devējiem ir jāievēro, bet trešā daļa ir, ka darba devējiem ir tiesība celt prasību tiesā, ja pēc šī rīkojuma izdošanas ieturējumu pamatu vai apmēru darbinieks apstrīd. Un, proti, tā ideja ir kāda? Tātad, ja darbiniekam ir izmaksāts šis avans, darba devējiem būtu jāizdod rīkojums par avansa atprasīšanu, un tikai tad, ja darbinieks nav apstrīdējis šo ieturējumu pamatu vai apmēru, varētu celt prasību tiesā. Un, ja šāds te rīkojums nav, tad darba devējiem nav tiesība arī pēc tam celt prasību tiesā. Un jautājums ir arī par šiem termiņiem. Proti, caur otro daļu ir noteikts 2 mēnešu termiņš. Tātad darba devējam, ja darbinieks 1. janvārī nav atpakaļ atdevis avansu, 2 mēnešu laikā ir tiesības tālāk rīkoties. Ja darba devējs nav 2 mēnešu laikā rīkojies, proti šo rīkojumu izdevis, nu tad šajā situācijā darba devējam nav arī vairs tiesība atprasīt no darbinieka naudas summas. Tas, kas ir interesants un man līdz galam arī nav noformulēta atbilde attiecībā uz šo jautājumu, ja gadījumā, piemēram, darba devējam ir tiesības klasiski 2 mēnešu laikā rīkoties no avansam noteiktā termiņa atmaksas dienas, tad, ja, piemēram, darba devējs ir pateicis, ka mums ir 2 mēneši, kuru laikā var atprasīt no 30. pieņemsim no 31. decembra, 2 mēnešu laikā darba devējiem ir šī iespēja, bet darba attiecības tiek izbeigtas, pieņemsim, 3. janvārī. Tas ir šajā 2 mēnešu periodā, kad viņam būtu bijusi šī tiesība rīkojuma izdot. Tad sanāk tā, ka vai tiešām izbeidzot darba attiecības, darba devējiem ir pienākums pārbaudīt, vai šāds te avansu norēķins ir iesniegts, un ja tas nav izdarīts, tad tie 2 mēneši sāk tecēt no kura brīža. Nu, šis ir tas jautājums, kur prasītos nedaudz detalizētāks risinājums, jo tas, ko tiesa ir pateikusi un sasaistījusi ar šo atlaišanas brīdi, ka, ja atlaišanas dienā darba devējs nav konstatējis to, ka ir neatmaksāts avans, tad viņš to nevar darīt 1,5 gadu pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās. Bet cik ilgā laikā viņam tas ir jādara, un vai šajā situācijā tas bija jādara 2 mēnešu laikā, jāizdod šis rīkojums, bet no otras puses, kāds tur rīkojums, darba tiesiskās attiecības jau ir izbeigtas. Tad varētu noformulēt tādu scenāriju, ka ir darba attiecība izbeigšana, darba devējs 2 mēnešu laikā izdod šo rīkojumu,
lai nauda tiek atgriezta atpakaļ. Ja nauda netiek atgriezta atpakaļ, nu, tad darba devējiem ir tiesība celt prasību tiesā. Tas ir viens no iespējamiem scenārijiem šādai situācijai. Tad ir interesants tiesas spriedums saistībā ar apmācību izdevumiem. Proti, jautājums ir tāds, ja mēs kartupeli nosaucam par ābolu, vai tas pēkšņi ir pārvērties par ābolu? Vai otrādi, ja mēs ābolu nosaucam par kartupeli, vai tas nozīmē, ka mēs te tagad varēsim no viņa taisīt frī ar majonēzi un kečupu un ceptu vistas filē blakus piegraust? Nē, nu var jau būt, ka kaut kas garšīgs sanāks, bet nu noteikti ne tas pats, kas cepot kartupeļus kā tādus. Šajā situācijā strīds bija par ko? Darba devējs bija noslēdzis līgumu par aizdevumu un noformulējis, ka darbiniekam tiek piešķirta nauda, lai viņš varētu to naudu iztērēt apmācībām. Nu, tur bija paredzēti arī papildus visādi nosacījumi par to, ka darbiniekam noteikts laiks ir jāatstrādā, ja viņš neatstrādā, tur ir jāatgriež. Un strīds radās tiesā par to, vai pēc būtības tiešām šis te līgums, kas bija nosaukts kā aizdevuma līgums, ir tiešām aizdevuma līgums, vai zem tā patiesībā slēpās vilks aitā. Vai otrādi šajā gadījumā nabaga aitiņa bija ietērpta ar apmācību līgumu, kas bija nodefinēts kā aizdevuma līgums, kas proti šai personai būtu bijis absolūti neizdevīgs. Nu, lūk. Un ideja ir tāda, ka šajā gadījumā tai sievietei apmācības bija paredzētas maģistriem, tātad maģistra augstākā izglītības iegūšana, un rodas jautājums par to, vai 96. pāns mācību izdevumu atlīdzinājums attiecas arī uz šādām apmācībām, numur 1, un numur 2, kā tiesa rīkojās situācijā, ja uz to brīdi, kad šis līgums tiek slēgts, konkrētajam cilvēkam šī izglītība, pa kuru viņš mācās un saņēmis ir naudu, tieši vajadzīga nav, bet šī te izglītība ir vajadzīga pēc kaut kāda brīža. Un šeit bija situācija tāda, ka darbiniece mācījās, pēc tam viņa izmācījās, ieguva grādu, tālāk viņai tika grozīts darba līgums, kur viņa jau pildīja, kur viņai ļoti noderēja tā jauniegūtā izglītība. Tad viņi 2 gadi nostrādāja un, kā saka, pacēla cepuri, notina makšķeres, nu, un darba devējs gribēja, protams, naudu atprasīt, jo formāli viņš saka, kā es tev naudu aizdevu, tu 5 gadi pie manis nenostrādāji. Darba likums regulē kaut ko citu, un tad mēs paskatīsimies, ko tad likums regulē. Pamatkodols ir farmācijas palīgs bija vajadzīgs, lai kļūtu par farmacētu. Nu, redz, Gita tieši palīdz man arī ar faktu precizējumu. Tad šajā situācijā darba likums 96. pants ir tas, kas regulē apmācību izdevumus un apmācību jautājumus. Un pamat ideja, kas iet caur 91. pantu, 96. panta 1. daļu, ir saistīta ar to, ka ja darba devējs kaut kur pēc savas iniciatīvas darbinieku nosūta mācīties, tad viņam ir pienākums arī sekt visus šos izdevumus. Tas ir saistībā ar 1. daļu. Savukārt, ja šie te pasākumi, konkrētie apmācību paaugstināšanas pasākumi atbilstoši apstākļiem ir saistīti ar veicamo darbu, taču šādai apmācībai, kas primāri domāta konkurētspējas pilnveidošanai, nav noteicoša nozīme darba izpildē. Puses var vienoties un slēgt atsevišķu vienošanos par to, ka darba devējs palīdz darbiniekam sekt šos apmācību izdevumus, bet tālāk jau mums šai vienošanās tiks piemērota tālākie panta noteikumi, proti par to, ka noteiktu laiku darbiniekam būtu jāatstrādā. Nu, un ja darbinieks, piemēram, neatstrādā, tad darba devējiem būtu pienākums, darbiniekam būtu arī pienākums atgriezt noteiktu naudas summu atpakaļ, ja šī vienošanās netiek pildīta. Un ko tad tiesa saka? Tātad no vienas puses normas mērķis ir paredzēt, ko darbinieks iegūst labumu, ka viņš var paaugstināt savu kvalifikāciju, savukārt darba devējs iegūst labumu, ka viņš par savu naudiņu ir nedaudz ieguldījies, bet darbinieks noteiktu laiku viņa labā arī
atstrādās un šīs te zināšanas varēs arī likt lietā. Bet tas, ko tiesa pasaka, ka nav obligāts nosacījums, lai šai konkrētajai profesionālai apmācībai vai kvalifikācijas paaugstināšanai būtu noteicoša nozīme nolīgtā darba izpildē. Tas nozīmē, ka nav obligāti, ka šī vienošanās par tām apmācībām, kuras mēs veicam, ka tām ir noteicoša nozīme, lai darbinieks varētu izpildīt šos konkrētos darba pienākumus. Tas, ko tiesa pasaka, ka ir nepieciešams vienīgi tas, lai šie profesionālās apmācības pasākumi, kuri primāri vērst uz konkurētspējas pilnveidošanu, atbilstoši apstākļiem būtu saistīti ar darbinieka veicamo darbu. Nu, piemēram, Gita, kā tev šķiet? Ja tagad Arotbiedrības savienība izlemtu apmaksāt man fotogrāfa un bilžu apstrādes kursus, vai šādas te apmācības, kur es esmu it kā jurists, sniedzu konsultācijas, rakstu prasības pieteikumus, vai šajā gadījumā apmācības, kas būtu saistītas ar fotografēšanu un bilžu apstrādi un to ievietošanu sociālajos tīklos, vai tajā varētu būt saistīti ar manu veicamo darbu? Nu, zini, kas par baigi jāskatās no situācijas apstākļiem. Nu, tā lieta, ko tu stāsti, tā ir mana lieta. Līdz ar to es zinu, nu, padziļināt visus tos faktiskos apstākļus, kā tur tas notika. Un tajā konkrētā gadījumā, ja tā bija farmaceita palīdze, kura veica savus pienākumus, un viņiem bija ierasta prakse, ka šīs te mācības apmaksā, un pēc farmaceita palīga šie palīgi kļūst par farmaceitiem. Līdz ar to šajā gadījumā te bija nu, tā izglītība un tas veicamais darbs un tas iespējams nākotnē veicamais darbs, viņš bija saistīts, ja, jo tas farmaceits bija tā kā loģiskais nākamais solis pēc palīga. Tavā gadījumā teorētiski jau, piemēram, ja būtu tāda vienošanās, tad jau tā ar likumu nav aizliegta, un mēs pavisam noteikti varētu, respektīvi, pavisam noteikti darba devējs ar darbinieku varētu vienoties, ka apmaksā šādus kursus, lai arī viņš tā kā nav cieši saistīts ar šo te veicamo darbu, bet tīri potenciāli tas tā kā būtu tāds pilnveides kurs darbiniekam, nu, un te jau nav noslēpums, ka tu mums ļoti daudz bildes taisi visiem Jā. pasākumiem. Jā, un tieši tā arī bija tā viltība un āķis, ko es gribēju arī pateikt, ka pat ja darbiniekam amats formāli ir saistīts, piemēram, konsultants vai jurists, bet faktiski darba pienākumu izpildē tiek veikti arī kaut kādi darbi, kas ir saistīti, piemēram, ar fotografēšanu vai šo, nu tad varētu uzskatīt, ka tas varētu būt saistīts ar veicamo darbu. Labi, pieņemsim par prezentācijām. Ja mans uzdevums ir, piemēram, gatavot šādu veidu prezentācijas, tad, piemēram, aiziet uz kaut kādiem papildus kursiem, kā veiksmīgāk sagatavot prezentācijas vizuāli, tam nebūtu noteicoša nozīme nolīgtā darba izpildē, bet tas būtu saistīts ar darbinieka veicamo darbu. Līdz ar to arī jūs savā situācijā, kad šo vērtējiet, jums būtu jāskatās, vai un kā jūs šīs zināšanas uz tiem kursiem, kuriem tiek šī vienošanās slēgta, kā viņi varētu būt saistīti ar darbinieka veicamo darbu. Nu, lūk. Futbola bumbiņa, nē, bet tenisa bumbiņa. Šis arī gaužām vienkāršs, bet no otras puses man pārsteidzošs jautājums. Jo tiesā tika skatīts strīds, kur risināmi privātiesiski strīdi par diskrimināciju. Proti, šis bija saistīts ar universitāti, kurā radās strīds par līgumu, un kas no vienas puses šo darbību regulē ministru kabineta noteikumi tur attiecībā uz, kā viņš saucas, izaugsmi, nodarbinātību, palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko kapacitāti un tā tālāk. Es pat nevaru iedomāties, ka pēc strīds, kas bija par diskrimināciju, vispār kādam ienāca prātā aiziet uz administratīvo tiesu.
Bet tas, ko administratīvā tiesa pilnīgi pareizi ir pateikusi, ka, ja tev ir aizdomas, ka tev, piemēram, līgumu nepagarina vai nenoslēdz kaut kādu diskriminējošu iemeslu dēļ, tad neatkarīgi no tā, vai tu strādā valsts vai pašvaldību iestādē vai privātajā sektorā, šis strīds, kas ir par diskrimināciju, ir risināms civilprocesuālā, nevis administratīvā procesa kārtībā. Nu, šī ir lieta, kas varbūt kādam varētu arī noderēt, kas strādā kādā valsts pašvaldību iestādē, jo man arī bija viena zvanīja no pašvaldības un jautāja, vai man tagad darbinieku novērtējums, kuram es nepiekrītu, ir tagad jāapstrīd administratīvajā tiesā. Nu, gluži tā kā nē. Nu, tas ir darba strīds, kas izriet no darba līguma, darba tiesiskajām attiecībām. Līdz ar to tas, ka darba devējs ir valsts vai pašvaldība iestādē, nenozīmē, ka jums ir jāiet uz administratīvo tiesu, lai risinātu darba līguma strīdus. Nu, lūk, tas ir tāds mazs iestarpinājums. Kā jums liekas, šī te fotografija? Šī te fotografija ir saistīta ar ugunsdzēsējiem, ar ātro medicīnisko palīdzību vai ar policiju? Vai varbūt ir arī kāds cits variants? Kam šīs te lampiņas krāsainās pieder? Reinis raksta, Nata raksta zvaigžņu kariem. Jā, policija, policija, policija. Policija, policija, policija. Jā, nu redz, cik labi. Tas nozīmē, ka liela daļa šeit ir autovadītāji, un tad, kad jūs spogulī ieraugiet aizmugurs atpakaļ skatu spogulī šīs divas lampiņas, noteikti noskrien tādas šarmuļu šiltas garām, cauri, rokas nedaudz nosvīst, kāja tā labā nedaudz ātri, tā zibenīgi ātri noraujās no tā pedāļa, un jūs domājat, vai es esmu pedālis kaut ko ne tā sadarījis, vai nu kas tad nu tagad būs. Nu, lūk, bet tad, kad policijas amatpersona saskarās ar kādu privātu personu, gan pārnestā, gan tiešā nozīmē, tam var būt diezgan interesantas sekas. Valsts policijas amatpersona šajā gadījumā bija sastrādājuši šmuci, proti, kurā radās strīds par disciplināru lietu, kas beidzās ar atvaļināšanu no dienesta, kur tika konstatēts, ka šī amatpersona sava atvaļinājuma laikā iesaistījās konflikta situācijā un nodarīja kādai sievietei maznozīmīgus miesas bojājumus. Par notikušo uzzināja ne tikai iesaistītās personas liecinieki un valsts policijas amatpersonas, bet arī plašs sabiedrības loks. Proti masu mēdījos tika publicēti raksti saistībā ar šo notikumu, un komentāros tika apspriesta valsts policijas amatpersonas rīcība to nosodot. Starp citu, tas, ko var izteikt noteikti komplimentu, un daudz jau to ir pamanījuši, cik asprātīgas personas vada valsts policijas sociālo kontu, jo dažreiz tie komentāri un jociņi, ar kuriem viņi iesaistās publiskajās diskusijās, tiešām ir pelnījuši veselus cepumus. Bet, nu, kā saka, vienmēr arī medus mucā ir kāds darba straips, un šādi gadījās arī ar vienu policistu, kurš tiešām savu atvaļinājumu laikā bija sadarījis lielu kaitējumu kādai sievietei, kā te rakstīts lietas apstākļos, 29. decembrī, 11.30 konflikta laikā, sagrābjot kādu sievieti aiz matiem, vienu reizi ar plaukstas delnu, iesita viņai par seju, sasitot degunu un nodarot miesas bojājumus. Uzreiz nevērsās valsts policijā, bet tikai pēc tam, kad jau saprata, ka šis te viss stāsts ir aizgājis pārāk plaši. Nu, lūk. Nu, ko tad tiesa stāstīja par šīs te amatpersonas pienākumiem? Atrodoties dienestā, un šeit paturiet prātā arī visi tie, kas ir no dienestiem pieslēgušies kāda palīdzības dienesta, ka arī ārpus dienesta pienākumu pildīšanas precīzi jāievēro normatīvo aktu prasības, jābūt paraugam citiem sabiedrības individiem un nedrīkst pieļaut pārkāpumus un nolaidīgu rīcību. Tātad, jā, jūs esat īpašā dienestā, un jums jāatrodas arī, kā saka, vienmēr filmā, tad, kad jūs esat ārpus dienesta pienākumu pildīšanas.
Un, kā arī norādīts tālāk tiesas spriedumā, jāievēro ētikas kodeksā noteiktie principi un vispārējās uzvedības normas. Šo stāstu, protams, var paplašināt arī tālāk un uzdodot jautājumu, vai arī jebkurai privātpersonai privātajā uzņēmumā arī ir pienākums rīkoties izcili kā paraugam, viņš nedrīkst lietot alkoholu, skaļi uzvesties, apčurāt brīvības pieminekli un šaut visādas raķetes mildes virzienā. Nu, jautājums, protams, ir ļoti diskutabls, un mana ātrā atbilde būtu šāda. Tātad, tad, kad mēs jau runāsim par privātajiem, tad privātajiem, cik tālu viņš nav sasaistāms ar darba pienākumu izpildi, ārpus darba tiesiskajām attiecībām, darba devējs uzteikt darba līgumu kā tādu nevar. Bet tas, ko darba devējs var izdarīt, ja viņš uzskata, ka konkrētais darbinieks ir apkaunojis uzņēmumu, ja konkrētais darbinieks ir ārpus darba laika rīkojies tik nekrietni, ka darba devējs darba tiesiskās attiecības vairs turpināt nevar, tad šajā situācijā viņam ir tiesības celt prasību tiesā, lai izbeigtu darba tiesiskās attiecības, un tad jau tiesa izvērtēs, vai šī darbinieka rīcība ir tāda, kas dod pamatu izbeigt darba attiecības vai nē. Nu, mazums kāds ir nopircis savu jaunu BMW un tagad uz aizkrauklas šosejas izdomājis braukt uz 180 km/h. Un tieši tajā gadījumā, tieši tajā situācijā gadījās policijas ekipāža, plus vēl tur bija bez tabū, un nofilmēja, kā jūsu padotais izkāpj ārā no BMW, plāta rokas un stāsta, nu, žēl, ka neizspieda 220. Nu, vai šajā situācijā jums ir jāatbrīvo darbinieks no darba, īpaši, ja viņš strādā, piemēram, par jūsu kurjeru? Nu, es pieļauju, ka kāds radošs sociālā tīkla mārketinga speciālists varētu pateikt, ka redz, mēs jums vienmēr piegādāsim visu laikā un vienmēr visur paspēsim. Tā kā, nu, šīs situācijas, protams, var pagriezt dažādi. Bet, ja tas būtu kāds nezinu, CSDD drošības instruktors, kurš šādi ir pārkāpis noteikumus, nu, tad visdrīzākais varētu arī apsvērt, vai ar šādu instruktoru, kurš ārpus darba laika uz 190 brauc, ir pamats turpināt darba attiecības. Tagad tas būs vērtēšanas jautājums tieši tāpat kā arī šeit, bet uz amatpersonām, protams, ir ļoti, ļoti, ļoti pastiprinātām lupām mēs skatāmies, ja tā var izteikties. Par disciplināru sodu. Tātad, ja darba attiecībās disciplinārs sods ir piezīme vai rājiens, tad dienestā tas var beigties arī ar dienesta attiecību izbeigšanu. Nu, un tiesa pasaka, ka šajā situācijā jau disciplinārs sods ir atzīstams par piemērotu efektīvu līdzekli, lai sasniegtu tiesisku mērķi, proti disciplinētu un panāktu to, ka persona uzvedās kārtīgi ne tikai dienesta laikā, bet arī ārpus tā. Par soda piemērošanu kā tādu. Jautājums ir tāds, ja jūs zinat, ka ir arī citi jūsu kolēģi, kuri arī ir līdzīgi ārpus darba laika kāvušies, bet lūk, redz, viņus neviens no darba neatbrīvo. Kā jums liekas, vai šādā situācijā darba devējs pārkāpja diskrimināciju, atšķirīgu attieksmi, vienlīdzīgu principu vai vēl kaut ko? Ja tiek mani tad atbrīvoja, bet lūk, otru, kurš darīja ļoti līdzīgi, tas no darba atbrīvots nav. Tas, ko tiesas saka, ka šādās situācijās mēs skatāmies uz katru konkrēto cilvēku, un tas, ka kāds cits nav sodīts, nenozīmē, ka mans pārkāpums vairs nav būtisks un svarīgs. Tāpat nākamais stāsts ir par to, vai darba devējam vienmēr ir jāizvēlās vieglākais sods, jo, redz, citi tiek sodīti mazāk. Nu, un šajā situācijā arī tiesa pasaka, tas, ka persona nav bijusi disciplināri pārkāpumi, pats par sevi nenozīmē, ka obligāti jānosaka vieglākais sods. Jo var būt gadījumi, kad arī pie nevainojamas līdzšinējās darbības atbilstošais sods ir amata zaudēšana.
Man arī burtiski pirms pāris stundām zvanīja un stāstīja par vērtēšanu, kur cilvēks bija neapmierināts. Viņš saka, bet visus iepriekšējos gadus man viss bija kārtībā. Nu jā, bet kādā gadā varbūt tev nepaveicās, un šajā gadā tev nebija noskaņojums vai vēl kaut kas, un tu slikti sev pastrādāji. Tas jau nenozīmē, ka iepriekš tev viss bija labi, ka tagad pēkšņi nevar būt slikti. Tas nebūtu to nenozīmē, bet ja darbiniekam iepriekš ir bijis viss ļoti labi, un tagad pēkšņi ir nokritis dramatiski, un viņš spēja pierādīt, ka tas ir saistīts ar kaut kādiem citiem apstākļiem, vai tāpēc, ka viņš sūdzējās par savu darba devēju, tāpēc viņam samazināja novērtējumu. Tas jau ir pavisam bišķi cits konteksts. Un atbildot uz pašu uzdoto jautājumu, kur Linda atrakstīja, ka nepārkāpj, tātad šeit jūs redzat atbildi. Ja citai amatpersonai par fizisku vardarbību pret privātu personu piemērots vieglāks sods, tas nav attaisnojums, lai pieteicējiem par tik būtisku pārkāpumu arī piemērot vieglāku sodu. Tātad jūs nevarat atsaukties citiem vārdiem uz to, ka citus sodīja mazāk, mani tagad vairāk. Tas nebūs klasiski vienlīdzīgu tiesību pārkāpums. Tajā pat laikā man šī tēze bišķiņ raisa bažas, jo īpaši, piemēram, mobbinga lietās. Jo viena no mobbinga pazīmēm ir tāda, ka darba devējs līdzīgās situācijās neatiecas pret darbiniekiem vienlīdzīgi. Tas, ka konkrētās personas pārkāpums nevar tikt atzīts par to, ka pārkāpumu nav, tik tālu jā. Bet, manuprāt, ka tā varētu būt viena no vērtējamām pazīmēm, un tiesai būtu jāpievērš uzmanība situācijai, rekur, citi var regulāri kavēt darbu, viņiem nekas par to nav. Tāpat laikā, kad šī darbiniece nokavēja darbu, viņai uzreiz katru reizi prasa rakstīt paskaidrojumus, iedot disciplināru sodu, visi pārējie džeki, tie tur var šurpu turpu vadāties, viņiem nekas nav. Tad šādā situācijā es, piemēram, aizstāvošo sievieti, teiktu, rekur, darba devējs ir īpaši uzēdies uz mani, dzimuma diskriminācija, attiecībā pret mani tiek vērsta citādāk attieksme nekā pret tādiem pašiem pārkāpumiem attiecībā pret vīriešiem. Nu, vai otrādi. Tas darbojas arī otrā virzienā, jo nevajag iedomāties vienmēr, ka vīrieši bauda labāku aizsardzību un sievietes vienmēr tiek pazemotas. Ir arī situācijas gluži pretējas. Vienkārši vīrieši ir tik mīksti, ka viņiem ir kauns to atzīties, ka viņi cieš un par to skaļi nerunā. Nu, lūk. Tas ir saistībā ar šo te konkrēto lietu. Tā, ko mēs te vēl varētu skaistu no šī te izvilkt ārā, laikam jau ka neko. Nu, un tad ir viena vēl interesanta lieta, kas ir saistībā ar saukšanu pie disciplinārās atbildības, proti šeit mums ir lieta administratīvais K530, ko mums tiesa šeit ir pateikusi. Tā, piedošanu, 530, tūlītas, jā. Tātad disciplināra atbildība paredz to, ka šo pārkāpumu var izdarīt ar nodomu vai aiz neuzmanības, tātad par šo var izteikt arī pārkāpumu. Un šī te disciplināra pārkāpums ir vienīgais pamats disciplināra soda piemērošanai. Tātad, lai jūs varētu piemērot disciplināru sodu, ir jākonstatē disciplināra pārkāpums. Savukārt, lai konstatētu, ka ir saukta pie pamatotas disciplināra atbildības, tātad nevar atzīt par vainīgu pārkāpumu izdarīšanā un sodīt, kamēr vaina nav pierādīta likumā paredzētajā kārtībā. Tātad šī ir tāda skaista tēze, kas nevienmēr dzīvē darbojās, jo ļoti bieži mēs personas jau nosaucam par vainīgām, ļoti bieži parādās informācija, ka lieta ir ierosināta pret attiecīgo ierēdni vai personu. Mēs te esam savākuši ļoti daudz pierādījumus, tūlītās nu būs. Visur mēdījos tiek izvazāts, nu, tad pēkšņi beigās parādās, ka čušvien bija un lieta tiek izbeigta. Savukārt, tas, kas ir konkrēti šajā situācijā, tad te būtu tiesai jāvērtē, vai un cik tālu pašam darbiniekam darba pienākumu izpildē ir jāspēj līdzdarboties un izrādīt kaut kādu savu iniciatīvu.
Jo šeit persona teica, ka viņai darba devējs nebija nogādājis pienācīgās vadlīnijas, nebija noinstruējis, kā būtu konkrēti jārīkojas darba pienākumu izpildē, un pēc tam viņa tiek sodīta par to, ka viņa nav pildījusi darba pienākumus. Bet saistībā ar šo darba pienākumu izpildu un mācībām. Tas paradoxālākais ir tāds, ka šajā situācijā viņai disciplināra lieta ierosināja par to, ka viņa nebija veikusi it kā nekādas darbības, ko darba devējs bija noteicis viņai darba pienākumu izpildēji, jo tajā laikā viņa bija izdomājusi, ka viņa iesaistīsies kaut kādās mācībās, kas ar darba devēju nebija saskaņotas. Nu, tad iedomājieties, ka jums šodien būtu bijis pienākums, nezinu, noflīzēt pagrabstāvu, bet tas, ko jūs izdomājāt, pieslēgties šitajā zūmā un uzzināt kaut ko par tiesu praksi. Nu, lūk. Nu, tad beigās izrādās, ka jūs esat darba devēju nesaskaņojuši brīdi, kad jūs dodaties mācībās. Darba pienākums savukārt nevar tikt izpildīts šajā laikā, nu, kā rezultātā aiziet strīds līdz tiesai. Nu, un ko tad tiesa pasaka? Ņemot vērā, ka ierēdnim ir tur blā, blā, blā teksti, kas viņam ļoti skaisti ir apzinīgi, izrādot personisko iniciatīvu, un viņš darbojas sabiedrības interesēs, jāveic darba pienākumi, tad tiesa pasaka, ka arī pašam darbiniekam no savas puses ir jāizrāda iniciatīva, un ja viņam nav saprotama kaut kāda darba pienākuma izpilde, kas viņam būtu nepieciešams, lai viņš varētu izpildīt šos darba pienākumus, tad par to ir proaktīvi jāvēršās arī pie darba devēja un jāpieprasa nepieciešamā informācija, un par to arī darba devējiem jāziņo. Kur tik tālu arī darba likums aiziet līdzīgās tēzēs, proti, ka darbiniekam arī ir jāinformē darba devējs par potenciālajiem zaudējumiem, vai kas varētu rasties. Un līdz ar to, ja darbinieks, kuram ir iedots veikt kaut kādus noteiktus uzdevumus, nevar tos izpildīt, tad rezultātā darba devējiem var rasties zaudējumi. Līdz ar to darbiniekam savukārt ir pienākums informēt darba devēju par to, ka šādi zaudējumi var rasties, lai pēc tam nesanāk, ka darba devējs pasaka, tu man neko neesi teicis, es neko nezināju, principā tu vienkārši te, kā saka, tērēji savu laiku, manu laiku, nepildot darba pienākumus. Nu, lūk. Tas ir saistībā ar šo te tiesas spriedumu. Un tad mums vēl ir viens tāds disciplinārs sots, ja viena lieta saistībā, es tūlītās pamēģināšu atrast, tā valsts ieņēmuma dienests, kur darbiniece bija ielaidusi darbā kādu cilvēku, kuram tur nevajadzēja atrasties, un tika nodarīts būtisks kaitējums. Tika konstatēts, ka izmantojot pēc trešās personas lūguma darba datoru no OSB atmiņas izdrukāja uz nelegāli iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes veidlapas dokumenta projektu, kas adresēts nodokļu muitas policijas pārvaldei un nodeva to trešai personai, kā arī savā dzīvesvietā glabāja dienestu un komersantu ierobežotas pieejamības dokumentu. Nu, tas, saprotams, varētu būt informācija atradās mājā, kurai tur īsti nevajadzēja atrasties. Tātad sākotnēji viņi tika atstādināti no pienākumu pildīšanas un tika piemērots arī drošības līdzeklis, noteiktas nodarbošanās aizliegums. Nu, līdz ar to faktiski bija strīds, vai tika pamatoti saukta pie disciplinārās atbildības un vai lēmums ir tiesisks. Tāpat bija jāsniedz skaidrojums, vai disciplināra soda piemērošana, neraugoties uz to, ka uzsākts krimināla process, pats par sevi veido dubultās sodīšanas aizlieguma pārkāpumu. Nu, lūk. Pirmā un apelācija noraidīja pieteicēja prasību, nu, un tālāk senāts atteica ierosināt kasācijas tiesvedību. Nu, tad tagad arī iziesim cauri, ko tad tiesa ir teikusi, kāds ir disciplinārs sods un disciplinārs soda sekas. Tātad numur 1 tiek samazinātas no tātad disciplināra soda piemērošanas gadījumā tiek samazināts no dienesta attiecībām izrietošās tiesības, vai kā šajā gadījumā tiek pārtrauktas darba attiecības. Līdz ar to disciplinārs sods
var rezultēties arī ar dienesta attiecību izbeigšanu. Savukārt, ja tiek saukta pie krimināla atbildības, tad šis noteiktais sots, ja pienākums, tiek nodrošināts ar piespiedu līdzekļiem. Tādējādi disciplināra soda, arī atbrīvošanas no darba smaguma pakāpe neiegūst krimināla tiesisku raksturu. Tāpēc disciplināra atbildības piemērošana par katru konkrētu darbību neizslēdz krimināla atbildības piemērošanu. Pārvalkot nedaudz paralēlus uz privātajiem, kur ir bijuši gadījumi. Tātad darbinieks, piemēram, iztīra darba devējam kasi, paņem kaut kādu inventāru, vienkāršiem vārdiem apzog darba devēju. Darba devējam ir tiesības par šo zādzību vērsties policijā, procesa uzsākšanai, un paralēli darba devējam ir tiesība arī izbeigt ar šo darbinieku tiesiskās attiecības. Un pēc būtības būs divi paralēli procesi. Gan, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām, par to, ka darba tiesiskās attiecības mēs vairs nevaram turpināt, kas šajā gadījumā ir disciplinārs sots, izbeidzās ar dienesta attiecību pārtraukšanu, un paralēli par šo darbību izpildi var būt arī krimināla tiesiska rakstura pasākumu. Līdz ar to tiesa pasaka, ka tās nav savstarpēji izslēdzošas, bet ka tās var darboties arī paralēli un nebūtu uzskatāmas par dubultās sodīšanas nepieļaujamības principu pārkāpumu. Tātad dubultā sodīšana nozīmē ko? Ka par vienu un to pašu pārkāpumu nedrīkst piemērot divus sodus. Šajā gadījumā tiesa tad nodalīja šo dienesta pienākumu izpildi no krimināla tiesībām un nesasēja kopā, ka tie būtu dubultās sodīšanas aizliegums. Darba tiesībās, ja mēs runājam par tiesu praksi un dubultās sodīšanas aizliegumu, ir atzīts, ka gadījumā, ja darba devējs, piemēram, ir par kaut kādu situāciju darbiniekam izteicis piezīmi vai rājienu, proti disciplināri sodījis, tad šajā situācijā darba devējs nedrīkst par to pašu pārkāpumu darbiniekam, piemēram, uzteikt darba līgumu vai arī ietekmēt ar darba samaksas samazinājumu. Un šeit mums ar Gitu ir noformulējies viens tāds ļoti interesants teiciens, nu tad sanāk, ka disciplināri sodam pēc būtības ir kas? Tāds morāli tiesisks, ētisks raksturs, ja? Nu, lūk, tagad to arī varam paturēt prātā. Ar to es arī būtu tā kā savu prezentācijas sadaļu, kas ir saistībā ar senāta spriedumiem pagājušajā gadā, kas man šķita tādi interesantākie, pabeidzis. Tā, Toms Upenieks šeit uzdeva jautājumu, vai šajā gadījumā obligāti jāizmaksā alga, nevar ieturēt, kamēr nav pierādīta vaina. Tā. Ja mēs runājam par situāciju, kad darbinieks ir kaut ko apzadzis, tad principā tas ir par zaudējumiem. Un, lai darba devējs varētu no darbinieka ieturēt atlīdzību par zaudējumiem, tur mums būs tas pats darba likums 70. šajā gadījumā 9. pāns, ja es ātri, jā, darba devējiem ir tiesība ieturēt to zaudējumu atlīdzību, kas radušies pretiesisks vainojums rīcības dēļ, bet ir nepieciešama darbinieka piekrišana. Tātad, ja darbinieks nepiekrīt, tad no darbinieka algu ieturēt nedrīkst, un ja darbinieks pasaka nē, es nepiekrītu ieturējumiem, tad darba devējiem ir tiesība celt prasību tiesā. Un šeit arī padoms darbiniekiem. Ja jūs redzat un saprotat, ka jūs esat sadarījuši tādu šmuci, ka tur ir vienos vārtos, tad jums nav jēga gaidīt vai mukt un slēpties. Labāk cenšaties ar darba devēju par kaut ko vienoties, jo, ja tiesvedības laikā darba devējs pierādīs, ka šī te zaudējums ir nodarīts, tad jums darba devējam tiesvedības procesā, kad būs zaudēts, būs jāatlīdzina ne tikai darba devēja advokāta izdevumi, bet arī darba devēja samaksātās valsts nodevas, kas viņām būs radušās iesniedzot pieteikumu tiesā. Jo darbiniekam jau viss šķietam ir pavelti, bet tajā pat laikā, tajā brīdī, kad darbinieks ir atbildētājs,
viņš nav atbrīvots no tiem maksājumiem, kurus otra puse kā uzvarētāja ir samaksājusi. Un te droši vien Gita varētu arī pastāstīt par izcenojumiem, ar kuriem ir jārēķinās. Bet, nu, teikšu godīgi, nu, tie nav mazi. Ja, piemēram, tiesas procesā kaut vai 2800 vai pa pirmo instanci 1400 eiro jums ir vēl papildus jāsamaksā maksimālie advokāta izdevumi plus valsts nodevas, nu, tur diezgan darbinieks var iekrist. Līdz ar to labāk tad mēģiniet noslēgt vienošanos, ja vien tiešām paši saprotat, ka esat vainīgi. Jā, es kas par to prasīju par tiem izcenojumiem, neliels komentārs, ja. Tātad tie no otras puses piedzenamie advokāta izdevumi tiek noteikti atbilstoši civil procesa likuma noteikumiem 44. pantam. Un, tur, protams, tā gradācija un tā advokātu izdevumiem piedzenamā summa atšķirās ņemot vērā prasības summu. Tātad, jo lielāka prasības summa, jo lielāka proporcionāli arī tā advokātu izdevumiem piedzenamā summa. Nu, kā piemērs, ja es nekļūdos, ja tā prasība ir līdz 8000, tad, nē, es atvainojos tā, ja prasība ir līdz 57 000, tad, manuprāt, tā maksimālā advokāta izdevuma summa bija 2850 eiro. Bet tā ir tā summa, kas var tikt piedzīta maksimālā līdz otrai instancē. Un civil procesa likums reglamentē, ka pirmajā instancē tiesa var uz pusi samazināt šos izdevumus, bet jebkurā gadījumā tie izdevumi ir pietiekami lieli. Un šajā gadījumā, ja piemēram būs strīds par zaudējumiem par 100, par 200, 500 eiro, loģiski, ka tur jau jebkurā gadījumā, ja tiek piesaistīts ārpakalpojumā advokāts, tad nu, tie viņa izdevumi, nu, neatkarīgi no tās salīdzinoši mazās prasības summas, var būt pietiekami lieli. Līdz ar to es pievienojos to, ko Kaspars min, ka ja tiešām jūs atzīstat vainu, tad daudz labāk un vērtīgāk ir vienoties ar darba devēju, piemēram, par kaut kādu grafiku, par termiņiem, kādos šī zaudējuma atlīdzība tiek samaksāta. Protams, ka ņemot vērā, ka šeit ir pieslēgušies arotbiedrību biedri, tad es tomēr aicinātu, ka tajos gadījumos, kad darba devēja piedāvā šīs vienošanās par kārtību, par termiņiem, par grafikiem, tad pakonsultējieties ar savu arotbiedrību juristiem, jo, protams, ka ir nianses. Nu, kā piemēram, varu minēt, ja gadījumā jūsu darbs ir saistīts ar paaugstināta riska rīkiem, piemēram, transporta līdzekļu vadīšanu, tad tur arī gluži nebūs tā, ka darba devējs, piemēram, ja noticis kaut kāds negadījums vai bojāts transporta līdzeklis, tad nav gluži tā, ka atbilstoši likumam darbinieks atbild pilnīgi par visiem zaudējumiem. Līdz ar to arī, lai jūs tā kā varbūt neparakstītu to, ko jūs tiešām varētu neparakstīt un kur var pastāvēt tiešām strīds un diezgan pamatots, konsultējoties ar savām arotbiedrībām, lūdzu. Nu, jā. Kur arī čatiņā iemetām iekšā citātus no civila likuma, un plus arī atbrīvot, ka darbinieki varētu atbrīvot no šīs civiltieskās atbildības vai to samazināt. Līdz ar to ņemat par noderīgu šo informāciju. Vai ir kaut kādi vēl papildus jautājumi, ko jūs gribat uzdot, kas jums palika varbūt no prezentācijas neskaidri vai varbūt pat nesaistīti ar prezentāciju? Droši to varat ceļat roku, slēdzat kameru un neslēdzat, lai mēs varam dzirdēt. Ja tādu jautājumu nav un komentāri čatiņā arī vairs nekāda neparādās, nu tad droši vien mēs teiksim paldies jums par pieslēgšanos šim pasākumam. Noteikti nenovēlam jums ierašanos uz tiesas sēdēm, bet gadījumā, ja nu kādreiz uz tiesu ir jāiet, tad nu, atcerieties, ka tiesu prakse ir ļoti svarīga priekšizpētē, lai varētu saprast, ar ko jums dzīvē ir jārēķinās. Nu, lūk, tā kā paldies, un gan jau līdz kādai citai reizei sekojiet līdz mums sociālos tīklos, laikojiet, piesakojiet un sakat varbūt kādas idejas, ko gribat arī no mums turpmāk saņemt, lai mēs varam atbilstoši arī pieskaņoties. Tā kā paldies!